Un tāpat tie, kas mums ir pievienojušies no jauna, kuri par kompāniju vēl visu nezin, tad īsumā es pastāstīšu, ka mēs tātad strādājam ar kompāniju, kuru mēs saucam NVA, vai tulkojumā Pasaules tīklu apvienība. Uz šiem slaidiem, uz šī slaida mēs redzam zemeslodi, kur ir attēlotas 13 kompānijas, un viena no viņām, par kuru mēs šodien runāsim, ir tātad Blue Nature kompānija. Kompānija, kuru tātad 1533. gadā, kad Katrīna Medici apprecēja Henriju, kopā ar viņu no Florences ieradās personīgais smaržu meistars Renē, un tātad vēsture liecina par to, ka pasaulē pirmā parfimērijas fabrika tika dibināta tieši Florencē 1608. gadā. Renē darbnīca Francijā kļuva par ļoti iecienītu, uz ko es atkal gribu vērst uzmanību, kāpēc es teicu, ka šī ir mūsu pirmā biznesa skola, un mēs to skatīsimies kā nopietnu biznesu, jo vēsture vienmēr atkārtojās. Un tātad šī darbnīca, kāpēc viņa bija tik populāra? Tajā laikā šajā darbnīcā ieradās tā laika elite, tātad turīgā sabiedrības daļa. Tas pātrināja smaržu izplatīšanos. Un tātad Katrīnu Medici pazīst kā Francijas parfimērijas aizgātni, kas veicināja šīs nozares attīstību. Valstī smaržu patēriņš aristokrātu aprindās aizvien tātad turpināja pieaugt. Uz ko atkal gribu vērst uzmanību, kad jūs esat tie, kas virzīs smaržas, par kurām mēs šodien runāsim. Un tātad, kas šeit ir interesants un varbūt velkamas paralēles ar šo brīdi, ir atrodama informācija par to, ka Luīs 14. pats piedalījās savu smaržu veidošanā. Tātad tajā laikā viņš bija tas, kuram bija tas gods izveidot savu individuālo parfīmu. Un arī šobrīd ir tāda iespēja, tas nav nekāds jaunums, bet, lai izgatavotu šādu individuālu parfīmu, tas maksā apmēram no 600 līdz 800 eiro. Ja, tātad tā nav maza nauda. Un šāds parfīmu uzplaukums, kāds bija Francijā, turpinājās līdz revolūcijas laikam. Jo tad, kad sākās Francijā revolūcija, tad šādu luksus preču iegādi stingri aizliedza. Bet, kā jau es teicu, parfīms tā ir īpaša ezotēriska viela, ar ko cilvēki gan varbūt relaksējās, gan izklaidējās, gan kādreiz arī uzlabo veselību. Ja? 18. gadsimta otrā pusē sākās parfīma tirgus atzimšana. Un tieši francūži atkal bija tie galvenie modes noteicēji. Un ir arī šobrīd. Francija ir lielākā parfīma ražotāja valsts. Tātad šajā slaidā es gribēju parādīt jums to, kādas tad bija pieejamas smaržu pudelītes, tātad flakoniņi, cik viņi bija grezni, un šobrīd, tāpēc mēs arī varam saprast, kāpēc to varēja atļauties tikai elitāra sabiedrības daļa. Šajā attēlā es gribu jums vērst uzmanību, kad Francijā, kā es teicu, tā ir galvenā parfimērijas modes noteicēja, un šī ir maza ražotne, Fragonard, ja, kas atrodas tieši Francijā un darbojās tādos interesantos nelielos apmēros, un tā nebūs tāda ražotne, kādu mēs redzēsim un ar kuru mēs strādājam, ja, ko mums ir piedāvājis Helmuts Spīkers, bet šeit jūs redzat tātad šos te vārāmos traukus un ziedlapiņas, kā tad top smaržas šajās individuālajās parfimērijas ražotnēs. Jo uz ko es gribu vērst uzmanību? Dabiskos komponents iegūt nav viegli. Lai gūtu kādu nelielu priekšstatu, tad, lai 1 kilogramu eļļas iegūtu, ir jāsavāc 2
tonnas ziedlapiņu. Bet, lai, piemēram, izspiestu ēterisko eļu no īrisiem, tā saknes nepieciešams miecēt un turēt 2 gadus. Tātad šis process ir ļoti dārgs un laikietilpīgs. Tāpēc mūsdienu sabiedrībā ļoti bieži tiek izmantotas jau sintētiskās smaržvielas. Tātad vielas, kuras tiek sauktas par aldegītiem. Bet jau 19. gadsimtā augus, kas satura ēteriskās eļas, sāka audzēt rūpnieciskos nolūkos. Un mēs pārējām tātad šodien pie šīs te mūsu mācības, par ko tad mēs arī runāsim visvairāk, un kas atnesīs veiksmi mums visiem šodien, un par to ir jādomā katru dienu, un ar to var iet gulēt un celties no rīta atkal ar prieku ar šo pašu domu. Šī tātad ir NVA, jeb Pasaules tīklu apvienības parfimērijas ražotne Vācijā, Ahlenes pilsētā. Tātad, un kompānijā, kā redzam, ir šī te parfimērijas izgatavojamā mašīna, kas ir 63 metrus gara. Un kāpēc es stāstīju vēsturi un teicu, ka šī te vēsture sasauksies ar to, ko mēs šobrīd apskatīsim. Ja? Arī šī ir vienīgā pasaulē patentētā parfīma mašīna. Ja? Tātad, un kas attiecās uz pašu parfīmu, arī parfīmam ir dermatoloģiski testēts, tātad neizraisa alerģiju, arī pašam parfīmam ir daudz certifikātu, kas apliecina šī parfīma kvalitāti. Un uz šo brīdi, neskatoties uz to, ka kompānijai ir tikai nepilns gads, jo gadu mēs svinēsim mājā. Šī te parfimērijas mašīna ir devusi iespēju kļūt jau ļoti daudziem uzņēmējiem par vairākiem tūkstošiem turīgiem. Ja? Kā tas viss darbojās? Tātad šajā slaidā mēs redzam šo lielo ražotni, kur tiek viss pakots arī. Parfimērijas mašīna darbojās visu diennakti. Un mēs tagad pāriesim pie darba instrumentiem, ar ko tad mēs varam strādāt. Šī ir parfimērijas laboratorija, ļoti skaista, eleganta, un tiem, kas to grib izveidot kā darbnīcu, kā tas bija pie Renē, Francijā, ja? Vai kā tas ir Florencē, kura vēl arī uz šo brīdi var iegādāties individuālu parfīmu pie meistariem, tad šī būtu ideāla lieta, ar ko strādāt. Bet tas aizņemtu diezgan daudz laika, un par parfimērijas laboratoriju mēs veidosim atsevišķu skolu, kur mēs iesim cauri visām pudelītēm un stāstīsim, kā tas notiek, jo tātad šis ir individuāls koncepts, un cilvēks var izveidot savu parfīmu, iegūstot līdz 3500 aromātiem. Tādēļ mēs šodien šai laboratorijai nepieskārsimies. Bet darba instruments, kas ir vienkāršāks un ar kuru es ieteiktu sākt strādāt, un arī es pati iesāku strādāt, tas ir šis te elegantais biznesa portfelis. Viņš izskatās ļoti eleganti, un šajā portfelī ir gatavi aromāti. Šie gatavie aromāti satur 12 vīriešu un 20 sieviešu aromātus. Un tātad, sākot ar viņiem darboties, tas ir ļoti viegli, neaizņem daudz laika un neaizņem arī daudz vietas. Tātad iesim tālāk, kā tad mēs varam izvēlēties šos te parfīmus. Attēlā mēs redzam, pie šī biznesa portfeļa nāk klāt biznesa kolekcijas smaržu aromāti, kuri satur daudz aromātus, un mēs varam izvēlēties tādā veidā. Man kādreiz cilvēki ir jautājuši, ja es vēlētos pasūtīt smaržu, bet man nav iespēja tikt pie šiem aromātiem, mēs varam ņemt talkā vai zodiaka zīmes, ko piedāvā kompānija, pēc kurām tātad mēs varam izvēlēties, kādi aromāti cilvēkiem būtu piemērotāki, gan arī tātad šajā otrā, kas nāk biznesa koferī, ir parādīti šie te stili, vai nu citrus, ja, vai šiprs, vai kāds cits, ja, kas derētu vairāk tieši šim cilvēkam. Kā tad tas izskatās? Ja mēs izvēlamies pēc horoskopiem, daudz cilvēki ir tādi, kas tam pretojās. Jāsaka, varbūt es arī neklausos horoskopus,
un nedzīvoju pēc tā, ko man katru dienu sola, bet tomēr šie horoskopi ir sastādīti vairāk vai mazāk pēc debesu stāvokļa, pētīti, kā tad cilvēki reaģē, un tiešām, ja mēs tā paskatāmies tādos lielos konceptos, tad vairāk vai mazāk tas arī atbilst. Nu, un tad izvēloties kā dāvanu, mēs varam tā vienkārši paskatoties, kas tad ir auniem, patiks izaicinoši aromāti, kas piesaista uzmanību. Ja? Savukārt, ja mēs gribēsim dāvināt vērsim patiks vairāk ziedu aromāti, ja? Ar tādu varbūt nedaudz maigu, tādu mājīgu noskaņojumu. Dvīņi toties izvēlēsies citrus un svaigas aromāta smaržas, bet jāņem vērā, ka dvīņi ir tādi, kuriem patīk mainīt. Dvīņi var mainīt aromātus pat katru mēnesi. Vēžiem vairāk patiks jūras smaržas. Savukārt jaunavām netīk eksperimentēt, un viņas ļoti ilgstoši lietos vienus un tos pašus aromātus. Ja iet runa par svariem, tad svari iecienījuši ir vieglas, svaigas smaržas, pat saldanas. Varu teikt, ka tas tā arī ir, jo arī pasūtot savam vīram un izvēloties, mēs testējām, tā kā tas būtu pareizi jādara un skatījāmies arī pēc šī piedāvājuma, kas ir redzams kreisajā pusītē, viņš tā arī sakrīt. Cilvēkam bija pieņemama šī smarža. Skorpioni, tie, protams, ir ļoti nopietnas personības, viņiem var būt citrus aromāti un arī austrumnieciskie aromāti. Strelniekam savukārt var būt jūras, bet, lai cik tas nebūtu jocīgi, arī ziedu smaržas. Mežāzim pēc būtības patīk viss tradicionālais, un tātad viņš ir tādu rūgtu smaržu vairāk arī uz tabakas cienītājs. Ja? Ūdens vīram varam piedāvāt ziedu un jūras notis. Tas būtu tādam ieskatam, jo tātad kreisā pusītē redzamie piedāvājumi nāk klāt biznesa klasē, bet šis te aplis, kas ir labajā pusē, tas nāk klāt parfumērijas laboratorijai. Bet šo te apli var pasūtīt arī atsevišķi un darboties ar šo te biznesa koferīti. Un tagad mēs pārējām pie tā paša vienkāršākā, jo kāpēc es teicu, ka instrumenti darbam ir ļoti vienkārši, viņi neaizņem daudz laika un neaizņem daudz vietas. Šis ir konfigurators, kas ir pieejams bukleta veidā. Tātad ar šo bukletu mēs cilvēkiem varam piedāvāt, izvēlēties tad, kad viņš jau ir noteicis aromātu, kādu viņš vēlētos. Tālāk mēs iesim pa slaidiem un redzēsim, kā mēs izvēlamies pudelītes, korķīšus un kā mēs nonākam pie gatava koncepta. Bet pirms mēs dodamies uz pirmo tikšanos, mums jāņem vērā, ka šī ir ļoti nopietna tikšanās. Ir jāizvēlās vieta, kur mēs to darīsim. Un tātad pirmkārt šo vietu, ja tā nav vieta, kas ir jums pašiem izvēlēta, jums būtu skaidri jābūt pārliecinātiem par to, ka tur nebūs lieku trokšņu un lieku smaržu. Jo parfīma izvēle tas ir īpaši intīms jautājums un liekas smaržas vai trokšņi var cilvēkam traucēt izvēlēties. Un tā kā šis nav parfīms, kuru mēs varam nopirkt par 2 latiem, tad cilvēkam tomēr ir jāpievēršas un jāpiedāvā tas kā ļoti nopietnas koncepts. Otra lietiņa, kas mums ir jāņem vērā, kā es teicu, tātad biznesa koferī mums piedāvājums ir ļoti plašs. Vīriešiem tie ir 12, sievietēm tie ir 20 aromāti. Bet cilvēka deguns uz vienu brīdi, tikai tātad vienas prezentācijas laikā, var atšķirt 3 aromātus. Tātad to tiešām cilvēki, kas strādājat ar šiem aromātiem, ziņkārīgas sievietes ir ļoti. Viņas gribēs visus un tūlīt un tagad, bet nē, jūs atļaujat tikai 3, jo pretējā gadījumā tas ir jūsu biznes. Jūs viņu tādā veidā varat arī sabojāt. Ja? Tad numur 1, kas jums jābūt, ir līdzi arī vēl kafijas pupiņām, vai vislabāk ir malta kafija, ja? Kādā trauciņā, jo tātad cilvēks šīs te smaržas uzliks sev uz vietām, tātad vislabāk ir pulsējošās, kur mums asins rita, ja? Uz locītavām, un tātad tieši uz vienas rokas, uz otras rokas, un vēl mēs varam arī tātad uz elkoņu locītavas, ja, bedrītē, lai mēs šos aromātus varētu just. Mūsu parfīms, ko piedāvā NVA, ir ļoti kvalitatīvs.
A klases parfīms, viņš satur 18% šīs te ēteriskās eļas. Un tātad šī specifika, kā mēs varam sajust pirmo noti, jo ir 3 notis, būtu ieteicams ziņkārīgajām sievietēm ļaut pirmo reizi smaržot tikai apmēram pēc 5 minūtēm. Tādēļ, tad, kad jūs cilvēku aicināt uz prezentāciju, būtu ieteicams, kad jūs šo laika intervalu, cik ilgu laiku tas aizņem, pats mazākais brīdis varētu būt pusstunda, bet tomēr līdz stundai. Jo parfīma izvēle, tas nav tā ieskriet, kā veikalā mums piedāvā, ja mēs ieejam, tur apkārt ir dažādas smaržas, mums iedod šos te papīra testerīšus, ja? Kāpēc papīra testerīši nav tie paši veiksmīgākie, uz ko mēs varam pūst smaržas, jo smaržas uz cilvēku ādas iedarbojas dažādi, un viņas katrs aromāts var izsmaržot pilnīgi atšķirīgi. Tas ir atkarīgs no tā, gan ko mēs ēdam, gan ko mēs vēl papildus lietojam uzturā, ja? Tāpēc ļoti labi ir, kad cilvēks var būt pats šajā prezentācijā un pats veidot savu parfīmu. Nu, lūk, kas vēl būtu svarīgi? Tad, kad cilvēks šo parfīmu uzsmidzina uz savas ādas, ir kādreiz tāda tendence uzreiz ar pirkstiem parīvēt. To nevajadzētu pieļaut, jo tādā veidā tiek izjaukta šī te parfīma formula un aromāts atkal var būt ne īsti precīzs. Nu, tas būtu tā īsumā par to, kā tad mēs vadam šīs te savas prezentācijas. Protams, ja būs vēlme, tad mēs varam vadīt vēl atsevišķi tādas skoliņas klāt vēl arī pie parfumērijas laboratorijas likt tieši šīs te pareizās metodikas, bet es domāju, ka lielos vilcienos jau apmēram ir skaidrs. Nu, tad, kad cilvēks ir izvēlējies šo te aromātu, kādu viņš vēlās, es iziešu cauri tikai pašam katalogam, kā es teicu. Ja katalogs ir ļoti plāniņš, tātad šeit mēs redzam šīs 20 pudelītes, kuras mēs varam izvēlēties, un blakus jau gatavais izgatavotais parfīms, kuru es izgatavoju savam vīram, lai rastos tāds priekšstats. Ja? Šeit tātad mēs redzam, ka dažādas formas un dažādu krāsu izvēle pat ir. Otra lieta, ko cilvēks izvēlās, tas ir korķītis. Arī korķīši ir tātad dažādi. Jāsaka, gan varbūt es iešu tālākos slaidos cauri arī šeit te iespējai to visu darīt internetā. Man ir jāsaka, ka baudījums lielāks ir, ja jums ir iespēja pie interneta, bet ja nē, tad mēs varam izlīdzēties tikai ar katalogu. Jo redzat, ja cilvēks izvēlās pudelīti, tad viņam ir jābūt šeit redzes atmiņai, lai viņš spētu saprast, kā tad tas korķīts kopā skatīsies, kā jūs redzat šeit manas smaržiņas, ja, kuras man vīrs gatavoja, šī rozā pudelīte, un visa forma ļoti labi skatās ar rozā korķīti. Un tad, kad es skatos, ko citi partneri ir pasūtījuši, arī viņi vairāk vai mazāk ir izvēlējušies šo formu un šo korķi. Acīm redzot, ka tas ir kaut kā cilvēkiem tā dizainīgi liekas, ka tas ir attiecīgi piemērots. Nu, tālāk es gribu pieskārties pie tā, kad mums ir ļoti daudz konceptu, ko likt virsū uz pudelītes. Tātad, ja tās ir dzimšanas dienas, tad mēs varam izvēlēties jebkuru apaļo gada skaitli. Ja tas ir kaut kas saistīts ar sportiskiem pasākumiem, mēs varam likt virsū sportu. Ja? Tātad kopā es iziešu cauri tik, lai gūtu priekšstatu, jo šajos slaidos nav tik viegli varbūt visus saskatīt. Šie ir 96 piedāvājumi par tēmām. Ja, tātad šeit mēs redzam vairāk tādu ezotērisku tēmu, un aizmugurē mēs redzam, ka uz pudeles ir cita tēma, un uz kastītes ir cita tēma, par ko es pastāstīšu ejot tālāk slaidos. Un tātad šeit arī mēs redzam, ka mēs varam izvēlēties burtu lielumu un to, kādā burtu šriftā, es tā kā nedaudz esmu mākslinieks un es nezinu, kā pateikt to latviski, ja? Bet tātad šī te burtu izvēle, kā viņa izskatīsies, mēs varam arī izvēlēties katalogā. Un tātad pats pēdējais, ko cilvēks izvēlās, tā ir kastīte. Kastīte, uz kuras tātad mēs varam rakstīt tieši to pašu, ko mēs esam rakstījuši uz pudelītes, vai arī izvēlēties citu tēmu. Šeit jūs redzat gatavu iesaiņojumu, jau man uz pudelītes bija rakstīts mans vārds, bet uz kastītes jau ir novēlējums, ko vīrs izvēlējās man kā dāvanu Valentīna dienā.
pāriesim pie ļoti interesantas lietas, jo šī mums ir biznesa skola, un turpmākās skolas, ko es vadīšu, es arī centīšos tendēt tieši uz biznesa attīstību, jo es esmu pēc izglītības ekonomists un biznesa konsultants un uzņēmējs. Ja? Kompānija NVA tieši ar marta mēnesi mums piedāvā tādu interesantu konceptu tieši uzņēmējiem. Nāks klāt šīm 96 izvēlēm, kur mēs varam izvēlēties, ko tad mēs liekam uz pudeles, iespēju likt kādu biznesa attēlu vai arī pat savu logo. Tas vēl īsti nav zināms, kā tas notiks, jo vēl mūsu ofisā nav redzami šie jaunie koncepti, bet mēs ar viņiem varam sākt darboties. Kas vēl ir interesanti? Tātad biznes, tas, protams, ir apjoms, un mēs esam ieinteresēti pastāstīt par to vairāk un vairāk cilvēkiem. Un tātad kompānija uzņēmējiem piedāvā arī brīnišķīgas atlaides, kuras jūs redzat šajā slaidā. Ja mēs iegādājamies 10 gabalus, mēs 2 dabujam dāvanā. 25 gabalus, tātad mums ir 6 dāvanā. Ja mēs iegādājamies 50 gabalus, tad mums ir 15 dāvanā, 100 gabaliem ir 35 dāvanā, un 1000 gabaliem ir 500 dāvanā. Tātad, ja mēs ejam uz tādu apjomu, ka mēs varam nodrošināt 1000 gabalus mēnesī, mēs dabujam 50% atlaidi, ja, jo tātad mums ir pilnīgi 500 gabali dāvanā pavelti. Ja. Tas ir ļoti interesants koncepts un piedāvājums tieši biznesa cilvēkiem. Un ar to es gribu atzīmēt arī to, ka, ja jums nav vēl savs uzņēmums, jūs noteikti varat doties pie uzņēmumiem un piedāvāt šos konceptus. Šajos slaidos es būšu ielikusi tieši konfiguratoru, kurš ir mums pieejams internetā, tad, kad mēs esam reģistrēti lietotāji. Un šis ir pirmais, kad mēs ieejam un izvēlamies Blue Box, ja, pie Blue Nature produktiem, Blue Box. Mēs ievadam, tātad ar bultiņām es esmu mēģinājusi parādīt, mums ir jāievada savs partnera numurs, ja, kāds mums ir, tad pēc tam mēs ievadam savu paroli un tad spiežam OK. Bet labajā pusītē mēs redzam lodziņu, kas ir tāds mazāks lodziņš, tajā lodziņā mēs varam vadīt, ja gadījumā mums jau ir izvēlēts savs parfīms, ko jūs redzēsiet pašās beigās, jums parfīmam ir savs ID numurs. Un tātad jums nevajag iet cauri vairs visam, veidot atkal no jauna. Jūs ievadat šajā te labās puses lodziņā vienkārši šo ID numuru. Tālāk. Mums, kad mēs esam nospieduši šo te OK pēc pirmās darbības, mums atverās šī te iespēja kā nākamā. Mēs runāsim, kur ar bultiņu norādīts ir tikai biznesa koferīts, jo tātad es teicu, ka par biznesa, tātad parfumērijas laboratoriju mēs veidosim atsevišķu skolu, un ja mēs būtu veidojuši individuālo konceptu no laboratorijas, tad mēs ņemtu to, kas ir pa kreisi, ja, šīs te iespējas. Bet šobrīd mēs iziesim tātad cauri šim te biznesa koferītiem. Nospieduši atkal OK, ejam tālāk. Tad, kad mēs ejam tālāk, es neesmu ielikuši šo vienu slaidiņu, kur ir runa par to, kad mēs izvēlamies vai nu privāti, vai arī uzņēmumiem, jo tad no pirmās dienas kompānija piedāvā reģistrēties arī uzņēmumiem, ja, kā juridiskām personām. Tātad var teikt, ka šis ir ļoti, ļoti labs un veiksmīgs projekts. Tad, kad mēs esam izvēlējušies šo te privāto spiežam OK, tad mēs nonākam pie šīs te somiņas vai cepurītes. Ar somiņu mēs saprotam, kad mēs izvēlamies tātad sieviešu dāmu parfīmus. Ja mēs izvēlamies vīriešu konceptus, tad mēs spiežam uz cepures. Atkal tālāk spiežam OK un nonākam pie nākamās izvēles. Nākamā izvēle ir tā, kad mēs jau tātad izvēlējāmies pēc tā, kas nāca biznesa koferī līdzi tā kreisajā pusē, kuras jums rādīju šīs te smaržas, turklāt bija arī cipariņi, kurš aromāts, tad kuru ir izvēlējušies, ja, un mēs tātad spiežam uz šī te varavīksnes kvadrāta, savu izvēlēto skaitli un iesim tālāk, tad jūs redzēsiet jau tuvāk atkal OK. Un tātad tur jūs redzat, es esmu apzīmējusi, kad es nospiežu uz 18.
Ja? Un tādā veidā tikpat labi, ja tie būtu citrus, ja, tad atkal būtu kāds 8. vai 9. aromāts, tādā veidā jūs norādat, ko tad jūs pildīsiet savā pudelē. Atkal ok, un tālāk mums piedāvā izvēlēties pudelīti. Es tātad jums esmu norādījusi, kā redzējāt, kad es savam vīram pasūtīju šo te zaļo, ja, ar lielu garu būtu, tieši uz šo te mazo zaļo pudeli. Un tad, kad es uz viņu nospiežu, tad tā, kas mums priekšā parādās pudele profilā, bet augšējā labā stūrī mēs varam redzēt, kā viņa izskatās arī no sāniem. Ja? Tā kā, piemēram, manas smaržiņas no priekšpuses viņa izskatījās tāda plakana, nu nekāda gandrīz, ja? Bet tad, kad mēs pagriezām viņu paskatīties arī no sāniem, tad pavisam savādāks un interesantāks skats. Un tad izvēlējušies, mēs atkal spiežam OK. Ja? Un tā kā es jums teicu, tad parādās šī te mana pudelīte zaļā, kuru es izvēlējos savam vīram. Atkal spiežam tālāk, ok. Pats interesantākais, kādēļ es teicu, ka ļoti labi būtu, ja ir iespēja to darīt datorā un jau savā konfiguratorā, jo tad skaisti mēs redzam ar bultiņu, tur es esmu parādījusi, ka tā smarža ietek pudelē. Un tas baudījums, konstruējot šo smaržu, ir tikpat kā mazam bērnam, ja? Tāds gandarījums un interesanta sajūta, ko katalogā varbūt arī tā nevar sasniegt. Ja? Tad atkal mēs spiežam OK. Nākamā variantā mums piedāvā šos te izsmidzināmos. Ir sudraba un ir zelta tonis. Konfiguratorā ļoti labi var redzēt, kā tad viņš izskatītos kopā. Savukārt katalogā varbūt atkal, kā es teicu, cilvēkam nebūtu tik viegli izvēlēties. Mēs visas darbības varam nomainīt, man vienkārši tehnisku iemeslu pēc nebija iespējams, jūs redzat, labajā stūrī ir ok, bet tieši tāpat kreisajā stūrītī ir visu darbību atcelšana. Ja jūs, piemēram, tagad negribat šo te zelta toni, jūs liekat uz otru un tad atceļat iepriekšējo savu darbību. Tā varam mēs spēlēties un skatīties, kas tad vislabāk izskatās. Atkal ok, un ejam tālāk. Tālāk mums ir jāizvēlās korķis, kā es teicu, kā odziņa. Ja? Un šeit jūs varat redzēt tieši to konceptu, kuru es izvēlējos savam vīram. Ja? Atkal no šiem 20 korķīšiem jūs norādat kuru. Un atkal spiežam ok un ejam tālāk. Un tālāk ir pats interesantākais moments. Šeit jūs redzat gan labajā, gan kreisajā pusē, pēc kataloga jums jau ir neliels priekšstats, šie tad 96 piedāvājumi, bet jūs viņus varat atpazīt, jo tur ir rakstīts vai nu sports, vai mīlestība, vai horoskopi, ja? Pēc tāda veida jūs varat atpazīt, manam vīram tātad bija šis karaļu kronis, ja? Un es ar bultiņu esmu norādījusi, ja? Kad es esmu izvēlējusies to, no šī te augšējās izvēles iespējas. Un atkal mēs spiežam OK un ejam tālāk. Un tālāk tātad jūs redzat, ka jau šis krons ir uz mūsu parfīmu pudeles. Bet mēs varam iepriekšējā slaidā tātad bija iespēja izvēlēties arī atcelt. Mēs varējām nelikt šo kroni, bet vienkārši rakstīt tikai tekstu. Bet man uz pudeles bija gan šis kronis, gan arī vārds cilvēka. Ja? Un tātad es jums esmu atkal ar bultām parādījusi, ka šeit mēs ierakstam, ko mēs gribam rakstīt, kādu nosaukumu vai cilvēka vārdu, bet jāvērš uzmanība, kad kompānija nepieļaus jums rakstīt kādu pazīstamu brendu jau, ja? Piemēram, Versace vai Gucci, ja, lai nebūtu pārkāptas šīs te autora tiesības parfīmiem. Tātad šeit var rasties kādreiz arī kāda ķibele varbūt, ja, teiksim, ir kāda cilvēka vārdā jau kāda brenda smarža nosaukta. Tad ir jādomā un jāpieliek klāt kaut kas cits. Un tad mēs atkal spiežam OK un ejam tālāk. Un tālāk tātad mums ir jāizvēlās šis te iepakojums, kādu tad mēs izvēlamies, bet redzat, uz iepakojuma saglabājās tas pats karaļu kronis un vārds. Bet varbūt es nevēlos tieši tādu pašu uz kastītes, es varbūt vēlos kaut ko citu. Un to mēs varēsim izdarīt pēc tam. Tātad es izvēlējos šo te zaļo kastīti un atkal spiežu OK. Un kā redzat, tātad es jums teicu, ka es pilnīgi nomainīju šo te konceptu un uzliku pavisam citu tematiku uz kastītes. Ja? Atkal es izvēlos no šīm te piedāvājumiem un spiežu tālāk atkal OK.
Un arī tekstu es vēlos nomainīt, un tekstu arī es atkal ievadu, ko es vēlos redzēt uz kastītes, izvēlos tātad šo te burtu lielumu un šriftu. Jāsaka gan kādreiz, kad ja mums ir pietiekoši liels attēls uz kastes vai arī uz pudeles, un mēs gribam sarakstīt ļoti garu vārdu, to iespēju mums var arī nepiedāvāt. Tad ir jāskatās un jāsamazina izmērs. Tā kā tāpēc ir jāpaspēlējās ar to, cik liels, kā viņš izskatīsies, ja, šis dizains. Un atkal mēs spiežam OK. Un tātad šeit pašās beigās, pirms jūs iesiet jau pie paša pasūtījuma un apmaksāsiet šo savu radošo darbu, jums tiek iedots ID numurs, par kuru es teicu pašā sākumā, kad ja jūs gribat tieši tādas pašas smaržas, jums nevajag iet cauri visam šim procesam, jūs ievadat šo te numuru un pasūtījums tiek pieņemts. Nu, tātad mēs izgājām cauri šim te konfiguratoram un gribu teikt, kad esmu pastāstījusi lielos vilcienos par šo te skaisto biznesa iespēju, un tiešām iespēja pie tevis ir katra. Atnāk vienu reizi, arī pie tiem, kas jau mums ir klienti, jo es redzu, ka kādreiz varbūt cilvēks ir pirmo reizi kaut ko pasūtījis, vai varbūt kā mums iepriekš bija iespēja piereģistrēties pat neko nepasūtot, un viņš īsti nemaz nav sajutis, kāda bagātība ir viņu rokās. Ja? Tā kā šo iespēju vajag glabāt kā tādu pērli un nelaist viņu vaļā. Un tātad es esmu Ingūna Petersone, bet par šo iespēju jums pastāstīja kāds. Sīkāku informāciju jūs varat iegūt pie tā cilvēka, kas jums iedev šo informāciju, kurš jūs uzaicināja. Un tagad varbūt ir kaut kādi jautājumi.